Sievietes loma, tā ir ģimene, tie ir bērni, tā ir ģimenes kopā saturēšana. Nu, es domāju, ka sievietes loma ir svarīgākā, jo viņa ir ģimenes galva un viņa visu dara. Nu, es domāju, ka sievietes loma jau nav mainījusies gadsimtiem. Galvenais ir audzināt bērnus. Sievietes loma dzīvē ir mīlēt. Mīlēt savu vīru, savus bērnus, mīlēt dzīvi un mīlēt pašai sevi. Jo, ja sieviete māk mīlēt pati sevi, tad viņa prot mīlēt arī pārējos. Laimīga sieviete, skaistāka pasaule. Sievietē, manuprāt, ir diezgan tāda sarežģīta loma, jo viņai ir jābūt tā kā labai mammai un labai mājasēmniecei un tāpat laikā arī labai karjerai. Kā teikt, klusiņām būt līderiem. Es esmu laimīga, kad man mazā pasaulītē viss ir kārtībā. Tā atslēga laimīgai sievietei ir sabalansēt. Kā drošībā un man nav bail. Es teikšu, manos gados laime ir tā, ka tu no rīta pamosties un esi dzīvs, un ka vari pats ar sevi tikt galā, ka vari visu, ko mājās var izdarīt, savu reizi var mazbērns pavākt. Būtu ļoti, ļoti laimīgi. Ja būtu blakus vēl vīrs, tā kā viņa jau 6 gadi nav. Mans darbs ir mans hobijs, un ja es varu atļauties strādāt tādā darbā, ka man nevienu rītu nav jāceļās ar domām, man atkal jāiet uz darbu, tad tas ir tas ideālais un tas ir tas perfektais moments. Mani personīgi laimīgu dara, man šķiet, pati dzīve. Ļoti svarīgi ir mājas sajūta, tas, lai es justos kā mājās. Tad man ļoti svarīgs ir miers, tad, lai varētu atpūsties, ievilkt elpu, palasīt kādu grāmatu. Un tad trešā ir tie cilvēki, kā vienmēr. Un, ja apkārt ir pareizie cilvēki, ģimeni, draugi, cilvēki, kur tev saprot, var atbalstīt, tad ir tā laimes sajūta. Un tad varbūt vēl ceturtais, tā ceturtā no sirds lieta varētu būt piedzīvojums, jo tā piedzīvojuma sajūta un to dzīvi gribās tvert arī. Tas ir ļoti svarīgi, lai būtu tā. Ar pilnu krūti naudu. Izdarīgākas un vairāk pie ģimenes arī vairāk tā. Jau šodien šī sievietes loma vairāk kļūst ne tikai tie bērni, virtuve un baznīca. Man liekas, ka nebūs mainījusies loma, jo, ja mainīsies krasi sievietes lomas, nozīmē, ka tad kā es varu iedomāties, tad sieviete paliks vīrišķīga, vīrietis paliks sievišķīgs. Tā sabiedriskā dzīve, man liekas, tomēr katrai sievietei ir tā pakārtot jau. Sievietei nav jābūt tankam, sievietei ir jābūt sievietei. Tad arī sievietes starona ir laimīga un priecīga. Es izvēlēsies to ceļu, kas tikai ir šī spožā āriene un dusiņi un tādas lietas. Vai viņas izvēlēsies tiešām šo mīlestību un sapratīs, ka pārējais viss ir mazs. Iespējams, ka varētu būt arī tādas ļoti konkurētspējīgas un tādas sievietes mednieces parādīties. Tā kā grūti spriest īstenībā. Varbūt tā būs, ka sievietes vairāk valdīs par šo pasauli, jo tad, man liekas, tā būs daudz sakārtotāka.